Labrīt, es tevi apsveicu ar to, ka vakar pusdienas laikā uh, baudas, naudas, visa skaistā un mīļā un patīkamā pārvaldniece Venēra pārcēlās uz savu valdījumu, uz Vērša zīmi. Un tu noteikti to jutīsi arī gaisā kā enerģiju nomaiņu. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ja mēs atbilstošajā laikā pielāgojamies planētu enerģijām, mums vienkārši vieglāk notiek lietas, jo mēs tā kā uzvedamies, kad es Romā, dari kā romieši dara. Un kad Venēra ir Vērsī, tad dari kā Venēra Vērsī dara. Un tāpēc es gribēju pastāstīt, kā tad Venēra Vērsī dara. Pirmais jau ir tas, kad ir jātiek kaut kādā veidā nost no šīs izsitēja agresīvās, aktīvās enerģijas, kas bija Venēra aunā. Venēra aunā iet, paņem, ko grib, un varbūt bez prasīšanas, un varbūt pat tā kā ar spēku, bet tā agresija īstenībā ir jāliek prom, liekam prom auna sarkano krāsu. Tas vairs nav instruments, ar ko strādāt šajā laikā, kad Venēra ir Vērsī, un ķeramies pie tādām sievišķīgām lietām. Pie daudz maigākiem instrumentiem, pie daudz tāda, ne jau tāpēc mazāk konkrēti gribēt paņemt to, ko gribās, bet darīt to maigāk un apelējot pie tā, ka, mums mīļajām, skaistajām taču vienkārši pienākās. Un mēs tik ļoti novērtēsim to, ja dzīve mums dos to, ko mums gribās. Mēs to tā izbaudīsim tik atraktīvi un uzskatāmi un tā, ka nepārprotam, ka mēs baudam, ka tam, kas to nodrošina, būs prieks. Un vienalga, vai tas ir tavs dzīves biedrs, vai tās ir visuma enerģijas, tam, ko mēs saņemam, ir jānāk ar lielu tādu baudu un pateicību un skaidri redzamam, ka mums patīk saņemt to, ko mēs gribējām. Un tad mēs saņemsim vairāk vienkārši, vai saņemsim vēl citas lietas, ko gribējām. Kāpēc es par to vēl tā īpaši runāju? Tāpēc, ka pilns internets būs ar to, ka šonakt ir Valpurģu nakts un tiešām tiesa, kas tiesa savulaik, Svētā Valpurga tika tādā veidā iemūžināta vēsturē, kad bija šī nakts, bet viņa skaitījās drīzāk kā raganu apkarošanas nakts, nevis kā raganu svētki, bet tas viss laika gaitā vēsturi, mēs zinām, tiek pārrakstīta un transformējas, un lielā mērā mēs savu vēsturi rakstam paši, un tāpēc, kamēr Venēra ir Vērsī. Tikmēr atrodam savā dzīvē tās jomas, kas prasa, kā tagad smalki saka, redizainu, ja, kas prasa pieiešanu ar tādu gaumi un izpratni par vērtībām un izpratni par nevis mirkļa vērtībām, bet tādām ilgstošākām vērtībām. Un tad šajās tēmās mēs varam arī izvērst aktīvāku darbību, izdomāt, kā izdarīt viskaistāk, varbūt ne gluži uzreiz izdarīt, bet piefiksēt priekš sevis, nofiksēt to koncepciju, to dizaina ideju, un lai tas būtu vienalga tavā dārzā apstādījumi vai tava jaunā kleita vai tavu kāzu galda noformējums, jebkas, kas prasa estētiku un gaumi, Venēra Vērsī ļoti gribēs ar to nodarboties un ar saprātīgiem finansiāliem ieguldījumiem. Tātad Venēra Vērsī arī saprot, kad viss maksā tik, cik tas maksā, un kad par labām lietām ir vērts maksāt un ir vērts iegādāties kaut ko, kas sagādā pēc iespējas lielāku, ilgāku prieku un patikšanu. Ja? Venērai naudas pēc baigi neinteresē. Sevišķi Vērsī, nē. Skorpionā mēs par to runāsim mazliet citādāk, bet Venēra Vērsī grib to
izbaudīt mirkli, ko viņa ir ar šo naudu nopirkusi. Nu, lūk, un ko mēs vēl varam ņemt tālāk? Protams, ka mēs varam ņemt tālāk atbilstības no visām iespējamajām pasaulēm, augu, krāsu, minerālu, metālu un tā tālāk. Atbilstības un lai pastiprinātu vēl šo te Venēras enerģiju. Un Venērai ir, protams, tas būs rožu kvarts, kas ir tāds universālais sievietes kristāls, un es neiedziļināšos niansēs, jo es neesmu kristāla eksperte, bet šo, man liekas, neviens neapstrīdēs arī no kristāla ekspertiem, ka tas ir stāsts par sievišķību, stāsts par mīlestību, stāsts par skaisto, stāsts par maiguma kāpināšanu sevī, jo mēs jau to sievišķību esam ļoti lielā mērā pazaudējušas. Kaut vai caur šo auna es visu varu pati principu. Tad mazliet ļaut, lai arī kāds stiprāks plecs palīdz. Arī metāls varš, krāsas, Venēras, sārta un gaiši zaļa, tāda maigi toņi, pasteļu toņi. Smaržas, protams, visas smaržīgās un sevišķi jau versija, tāpēc, ka vērša zīme, kā zināms, atbild arī par rožu. Un ļoti daudz informācijas vērsis saņem caur rožu un ļoti daudz baudas Venēra versija saņem caur rožu, tāpēc ejam ostīt visu, kas patīk. Es zinu, ka ir cilvēki, kam vienmēr mīlu smarža galīgi nepatīk, tad atkal ir svarīgi to, kas nepatīk, neostīt. Neļaut savam degunam ciest, bet to, kas patīk, caur to uzņemt arī laimes un baudas sajūtu. Un cik mēs sasmelsimies šo te skaistuma un laimes un baudas sajūtu, tik arī ar to šim gadam ir jāpietiek, ja, jo šis ir tas brīdis, kad mēs uzkrājam tās baudāmās un patiku radošās lietas, ar ko mēs tad ar to krājumu pārējos mēnešus nodarbojoties ar citām svarīgajām lietām arī iztiksim. Tā kā sasmeļamies daudz, un skaties, kāda ir tava Venēra. Ja tu nezini, kāda ir tava Venēra, tu droši vari atnākt pie manis uz konsultācijas, tev ne tikai par Venēru pateikšu, bet arī par citām planētām, kādas viņas ir un kur atrodās. Ja, un ja tev aptrūkstās idejas par to, kā skaistu padarīt savu dārzu un atbilstoši Venērai, tad šeit ir vesela virkne ļoti vērtīgu lietu, gan par krāsām, gan par planētām, gan par skaisto, gan par ilgstošo. Tā kā izbaudam vērša Venēras laiku, un būs tās līdz 23. maijam. Nav garš tas laiks, bet pietiekami, lai varētu apzināti mērķtiecīgi sasmelties. Tālūk, tiekamies!